Sveiki, tad es šodien runāšu par pirmo iespēju, un tas pirmais, kas tad ir pirmais iespējas? Tā ir mentāla reprezentācija cilvēka smadzenēs, proti cilvēku pirmo reizi satiekoties, bet patiesībā jau tas vārds visu izsaka. Pirmais iespējas mums rodas ļoti ātri, patiesībā jau 100 milisekundžu laikā mēs varam pateikt, kāda ir citi cilvēki. Un pirmais iespējas rodas jau sen. Piemēram, tā Pitagors ir savai skolai atlasījis skolniekus, balstoties pēc ārējā izskata, vai Hipokrats ir veicis secinājumus par savu pacientu veselību, izējot tikai no tā, kā viņi izskatās. Un kāpēc mēs varam spriest tik ātri par citiem cilvēkiem? Jo agrāk tas bija svarīgi. Piemēram, ja cilvēks iet mamuta medībās, un satiek citu cilvēku, viņam diezgan ātri vajag norēģēt. Tad man jāuzbruk, jāmūk, vai mēs varam tā kā kopā sarunāties to mamutu medīt. Un šīs schēmas ļoti atvieglo patiesībā uztveri. Arī tagad tas ir svarīgi. Nezinu, iemīloties no pirmā acu skatiena, iepazīstoties ar citu vecākiem, iejūtoties jaunā kolektīvā. Un visur šis pirmais iespējas spēlē būtisku lomu. Lai gan mani visvairāk interesē pirmais iespējas tieši personāla atlases kontekstā. Kāpēc tā? Jo personāla atlase organizācijas veiksmē ir ļoti tāds būtisks process, un no tā ir daudz kas atkarīgs, bet patiesībā ir ļoti īsts laiks, lai novērtētu kandidātus. Klasiski arī pēc pirmajās intervijās maksimums stunda, arī uz svarīgiem amatiem. No tā, protams, uzreiz iziet daudz riski. Pirmkārt, izmaksas jau uz pašu procesu, neiegūtā finanšu rezultāti, reputācijas riski, kadru mainības riski un daudzi citi. Un ir pat aprēķināts, ka tā kopumā atlases kļūda var izmaksāt pusgadu algu šim cilvēkam. Līdz ar to radās vēlme tad izpētīt, cik vispār var uzticēties šim pirmajam iespējam. Tātad, cik precīzi ir pirmais iespējas. Un manā pētījumā piedalījās 69 respondenti, kuru uzdevums bija vērtēt citu cilvēku kompetences un personību, izējot tikai no fotogrāfijām. Šeit jūs arī redzat šo 4 cilvēku fotogrāfijas, tad par šiem cilvēkiem vajadzēja izdarīt spriedumus. Tikai pēc šīs informācijas vairāk nekāda papildus informācija netika sniegta. Šī pētījuma ietvaros ar kompetenci var saprast izglītības līmeni, darba pieredzi, komandas vadību un vēlamo atalgojumu. Šīs ir parastās lietas, kuras jebkurā intervijā pajautās, tāpēc es izvēlējos tieši šos kritērijus. Un ir vēlamais atalgojums nevis esošais, tāpēc, ka ētikas apsvērumu dēļ, jo daudziem arī līgumos rakstīts, ka to nevajag jautāt, nevajag stāstīt. Un personības vērtējumi tika balstīti uz Latvijas personības aptaujas šīm 6 skalām, kas ir diezgan līdzīgs arī 5 faktoru modeliem, kuru bieži izmanto arī līdzīgos pētījumos. Tad, ja varbūt jums ir vēlme arī pārbaudīt savu pirmā iespēju precizitāti, piedāvāju eksperimentu, tad palūkšu novērtēt mani apzinīgumu un godīgumu pieticīgumu dimensijās. Tad godīgums pieticība vairāk arī raksturo godīgumu, tad godprātību, apzinīgums, prātīgumu, kārtīgumu, gribas spēku, un tad novērtēt, vai man šīs iezīmes piemīt vairāk vai mazāk nekā citiem cilvēkiem. Pēc tam arī padalīšos ar šim atbildēm. Tā kā atceraties savus tos spriedumus. Atgriežoties pie pētījuma rezultātiem, te var redzēt, kā ir veicies ar kompetenci novērtējumiem, un te var arī redzēt, ka visveiksmīgāk ir novērtēta tieši komandas vadības pieredze un izglītības pieredze. Savukārt visgrūtāk ir gājis ar vēlamo atalgojumu noteikšanu. Un par personību visvieglāk ir novērtēt godīgumu, labvēlīgumu un apzinīgumu. Te mēs arī redzam precīzās, neprecīzās atbildes, kas tika nokodētas. Un visgrūtāk gāja ar neirotismu noteikšanu, kas ir nedaudz pretrunā ar citiem pētījumiem, kur ir kā teikts, ka neirotismu viegli uzreiz pateikt. Atgriežoties pie personāla atlases, izvirzīju arī hipotēzi, ka personāla atlases specialistiem varētu būt priekšrocības šajā, un šis iespējas varētu veidoties precīzāks nekā citiem dalībniekiem, kas arī literatūrā šur tur ir sastopams.
Nu, lūk, un tur mēs redzam arī rezultātus, un par kompetenci var redzēt, ka atlases specialistiem ir nedaudz tie precīzākie rādījumi, taču, ja mēs skatāmies kopumā procentuāli, visiem nav pārāk precīzi šīs te atbildes. Jā, bet, protams, likuma sakarība, ka atlasē ir precīzāk, jo viņi ikdienā arī jautā gan par to izglītības līmeni, gan vēlamu atalgojumu draugiem, es parasti to nejautāju. Par personību ir interesantāk, jo šeit citiem darbiniekiem veiksmīgāk izdevās novērtēt apzinīguma un ekstraversijas rādītājus. Pārējos gan personāla atlases speciālistiem, bet tajā sāk dažādi būt. Taču izreikinot jau statistiskos rādītājus, tad gan noskaidros, ka patiesībā nepastāv statistiski nozīmīga atšķirība un nebūtu pamata uzticēties atlases speciālistu viedoklim vairāk nekā citu viedoklim. Nu, lūk, tā kā tas ir nedaudz mīts. Jā, tad par sevi atgriežoties, tad varbūt var pacelt rokas tie, kas uzminēja. Labi, tas arī parāda arī šos rezultātus, kas diezgan grūti patiesībā ir uzminēt. Kā tas beigās ir, cik lielā mērā. Jā, jau kopumā, kā jūs jau redzat no rezultātiem, tas rezumējums ir tāds, kad pirmais minējums par pirmo iespēju ir nedaudz precīzāks nekā pēc nejaušības principa, taču nopietnos lēmumos noteikti nav vērts uz to daudz paļauties un tomēr censties meklēt metodas, kas labāk spēj parādīt cilvēku personību, attēlot. Paldies!